Dzīvojot Latvijā, grūti iedomāties, ko nozīmē karš. Kenijā tā ir šī brīža realitāte, no kuras bēg Džeikoba ar savu dēlu. Cilvēks, kas solīja viņiem palīdzēt, izrādījās negodīgs un pameta abus bēgļus pusceļā Rīgas lielveikalā Origo. Dažreiz liekas, ka dzīve ir netaisna un smaga, bet redzot, kas notiek ar citiem cilvēkiem, saproti, ka tev vēl ir paveicies. Visas tās katastrofas. Tad tu priecājies, ka nekas ar tevi nav noticis un tu vēl joprojām esi dzīva. Ir jāspēj būt pateicīgai arī par tām nedaudzajām lietām, kas tev dzīvē ir. Džeikobs dzimtenē Kenijā pēc prezidenta vēlēšanām sākušies plaši nemieri ar daudziem bojā gājušajiem, cilvēkiem trūkst pārtikas un bēgļu gaitās devušies desmitiem tūkstoši iedzīvotāju. Kā arī viņai jāpamet dzimtene, Džeikoba nolēma pēc tam, kad tika nogalināts viņas vīrs. Galamērķis bija Vācija. Es gribēju braukt uz Vāciju, jo runāju vāciski un domāju, ka man dzīve būtu vieglāk tur. Valodas zināšanas sniedz daudz iespēju. Turklāt, spriežot pēc tā, ko esmu lasījusi par Vāciju, šajā valstī valda lielāka tolerants pret melnādainajiem cilvēkiem nekā Latvijā. Šķiet, Latvijā mēs neesam vairāk par 50 tumšādainajiem. Latvijā joprojām vajadzīgs laiks, lai pieņemtu, ka šādi cilvēki eksistē. Patvērumu sniegšana piedien starptautiskajai solidaritātei. Rietumeiropas valstis katru gadu palīdz tūkstošiem bēgļu, kuru dzīvība dzimtenē apdraudēta. Latvijā gan jaunā sieviete ar dēlu ir vienīgie patvērumu meklētāji. Džeikoba bēgļu nometnē Muciniekos uzturas jau 8 mēnešus, kamēr varas iestādes nevar izlemt, vai abi drīkst palikt, vai tomēr jāatgriežas Kenijā. Iztikšanai pienāks valsts piešķirts pabalsts. Viņi dod mums katram 10 latus un 50 centīmus nedēļā. Tas ir 21 lats uz mums abiem. Par to nevar neko daudz nopirkt. Tāda ir dzīves realitāte. Cīnīties ar naudas trūkumu un dzīvot bez darba, tas ir kas jauns Džeikobs dzīvē. Dzimtenē viņa ir strādājusi pat 2 darbos – par kāda uzņēmuma resursu menedžeri un neatkarīgo ziņu žurnālisti, studējusi un vēl audzinājusi bērnu. Džeikoba bēdīgi atzīst, ka, diemžēl, Latvijā daudziem šķiet patvērumu meklētāji esot apšaubām cilvēki, kas vēlas tikai vieglu dzīvi. Ir smagi, cilvēki nav tik atvērti kā Kenijā. No otras puses, varbūt cilvēki distancēs tālāk, ka uzskata, iebraucēji ir te, lai atņemtu viņu darba vietas. Un ja tādas domas ir iepirinājušās kādā prātā, nav manos spēkos to mainīt. Viņa saka, ka rietumniecisko dzīves ritmu esot pārņēmusi no indiešu un japāņu studiju biedriem, tāpēc arī Latvijā ir gatava pati par sevi parūpēties. Es darītu to darbu, ko varētu sameklēt, bet ja es varētu būt, protams, tikai var būt gide vai valodu skolotāja vai arī interneta žurnāliste, tas man sagādātu īpašu prieku. Māte ar dēlu saprot, ka ir svarīgi zināt vietējo valodu. Šobrīd abi iebraucēji pašmācības ceļā apgūst latviešu un krievu valodu. Džeikoba jau saprot sarunu tēmas un var iepirkties nevairs tikai pašapkalpošanās veikalā, bet nu jau arī centrāla tirgū. Savam 4-gadīgajam dēlam viņa ir iemācījusi 3 no 4 valodām, kuras pārvalda. Es sāku ar viņu runāt vāciski uzreiz pēc viņa dzimšanas. Kad es runāju angliski, viņš atbild vāciski. Kad runāju vāciski, viņš atbild angliski. Viņš saprot 4 valodas – angļu, vācu, soahili, loa. Loa ir mana dzimtā valoda. Kenijiete ne tikai mācās savu 5. latviešu valodu, bet arī pacentusies internetā izpētīt dažu labu ievērības cienīgu vietu Latvijā un raiti nosauc visu, ko vēl gribētu apskatīt. Ja man būtu iespēja, es gribētu redzēt Jūrmalu, Ventspili. Tāpat es gribētu redzēt Cēsis un arī apceļot Igauniju, Lietuvu, Baltijas valstis. Taču šobrīd viņai atliek vien dzīvot Muciniekos un gaidīt, kad Latvijas valsts iestādes pieņems lēmumu piešķirt vai nepiešķirt viņai bēgles statusu, kas ļautu oficiāli strādāt un atkal nostāties uz tā sociālā pakāpiena, kur viņa pieradusi būt. Tomēr Džeikoba saka, esot iemācījusies saņemties un jebkuros apstākļos atrast veidu, kā dzīvot tālāk.
You get angry, like if you plan something and it doesn't happen your way. Ja dzīve nerisinās pēc tava scenārija, pirmā reakcija ir dusmas. Tad jāguļ vai jāgaida 1-2 dienas, kamēr atkal kļūsti normāla. Bet man ir bērns, un es nevaru atļauties dusmas. Tās atstās negatīvu ietekmi uz dēlu. To es nevaru pieņemt. Viņš ir mazs bērns, kuram visu laiku jāizjūt mana mīlestība. Viņam jāzina, ka viss ir kārtībā, un mamma visu kontrolē. And mama has everything under control. Savas sakārtotās domas un atziņas, kas radušās esot Latvijā, viņa apkopo grāmatā. Rakstīšana ir veids, kā šobrīd cīnīties pret bezdarbību. Grāmata būšot tik labi pētījums par migrāciju, kā stāsts par viņu pašu. It's a very interesting book. Tā būs ļoti interesanta grāmata, kas sakņojas manā bērnībā. Es uzaugu Nairobi un Kisabu. Tā bija grūtību pilna dzīve, kurā sadūrās dažādi cilvēki ar dažādām pārliecībām. Es jūtos kā visas šīs pasaules pilsone. Grāmata būs par konfliktiem starp dažādām kultūrām, atšķirīgām identitātēm. Es cenšos atrast sevi, kas es esmu. Kopā ar filmēšanas grupu Džēkoba pirmo reizi pabija pie Baltijas jūras. Diemžēl sirdsmieru par nākotni tikpat vienkārši nevar uzdāvināt. Katrā ziņā mazliet dīvaini kļūst dzirdot, kā Džēkoba saka. Latvijā viņa ir sapratusi, ka iespējām ir arī robežas. Mana laime ir priecāties par katru dienu, kāda atnāk. Pirms es atbraucu uz Latviju, es ļoti daudz strādāju. Šobrīd domāju, varbūt man bija pārāk daudz vēlmju, sasniegt kaut ko, iegūt. Droši vien pienācis laiks novilkt robežas, ko es varu un ko nevaru sasniegt.